Darba izpildes plānošanas un novērtēšanas ikgadējais cikls sastāv no 4 galvenajām fāzēm jeb soļiem – darba izpildes plānošanas, darba izpildes novērtēšanas un pārrunām. Individuālās darba izpildes plānošana nozīmē vienošanos starp vadītāju un nodarbināto par nākamā periodā, mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā sasniedzamajiem mērķiem. Plānojot darba izpildi, tiek noteikti individuālie mērķi un to sasniegšanas indikātori, konkrēti sasniedzamie rezultāti. Lai ievadītu mērķi un uzdevumu, jāizvēlas sadaļa nodarbinātā mērķi un uzdevumi. Šajā sarakstā jūs redzēsiet tikai plānotos un aktuālos mērķus un uzdevumus. Lai ievadītu jaunu mērķi un uzdevumu, noklikšķiniet uz ikonas. Jums atvērsies mērķu un uzdevumu kartiņa. Šajā kartiņā tiek ievadīta informācija par konkrētu mērķi un uzdevumu. Vispirms redzēsiet lauku kods. To izmantosiet, ja jūsu uzdevumiem tiek piešķirts specifisks kods. Tālāk nosaukums, kur rakstīsiet mērķi vai uzdevumu piešķirto nosaukumu. Tālāk tiek automātiski piedāvāta iestāde saskaņā ar iepriekš izvēlēto. Tāpat automātiski ielasīsies arī struktūra vienība. Atbildīgais ir cilvēks, kurš ir atbildīgs par mērķa un uzdevuma izpildi. Vadītājs var norādīt gan sevi, gan padotībā esošos darbiniekus. Virsmērķis ir hierarhijā augstāk esošais mērķis un uzdevums, kura izpildi nodrošina konkrētais mērķis. Tas jāizvēlas no mērķu un uzdevuma saraksta. Virsmērķa status nav rediģējams. Rezultāts ir tas, kas tiek sasniegts līdz ar mērķa un uzdevuma izpildi. Tālāk jāievada ar mērķi un uzdevumu saistītie datumi. Pirmais ir sākuma datums, kuru varat ievadīt manuāli, kā arī izvēlēties no piedāvātā kalendāra, un tālāk ir izpildes termiņš, kur varat rīkoties līdzīgi. Mērķa un uzdevuma izpildes status parāda, kādā mērā mērķis un uzdevums ir izpildīts. Šo jūs varat brīvi mainīt, noklikšķinot uz bultiņas, izvēloties vienu no vērtībām. Neiesākts, iesākts, daļēji izpildīts, izpildīts un pārsniegts. Sākuma vērtība būs neiesākts, un tā tiek piešķirta automātiski saglabājot mērķi. Nākamā ailīte ir status. Tas ir mērķa un uzdevuma status, kas norāda, kādā stāvoklī mērķis un uzdevums dotajā brīdī atrodas, un kuru sistēma maina automātiski. Pēc statusa sistēmā tiek veiktas kontroles, kādas darbības ar mērķi un uzdevumu ir atļautas. Katram mērķim vai uzdevumam nosaka tā relatīvo nozīmību procentos attiecībā pret individuālo mērķu un uzdevumu kopsummu, kas ir 100%. Vienam mērķim vai uzdevumam noteiktais īpatsvars nedrīkst būt mazāks par 10%. Mērķim pievienot īpatsvaru var tikai sadaļā nodarbinātā mērķi un uzdevumi, mērķu sarakstā uzklikšķinot uz konkrētā mērķa rindiņas. Komentārs ir brīva teksta lauks, kurā iespējams norādīt komentārus par mērķa un uzdevuma izpildi, precizējošas norādes un citus komentārus. Vērtējums, darbinieka komentārs un vadītāja komentārs mērķu un uzdevumu kartiņā nepilda, tos pilda vērtēšanas veidlapā. Izvēles rūtiņu neaktuāls atzīmē, ja mērķis un uzdevums ir zaudējis aktualitāti un pie tā netiek strādāts. Ja vadītās vērtības saglabā, noklikšķinot uz pogas saglabāt. Tad, kad mērķu un uzdevumu kartiņa ir saglabāta, nepieciešams ievadīt mērķu un uzdevumu svaru. To var izdarīt nodarbinātā mērķi un uzdevuma sadaļā. Tā kā piemērā ir 2 mērķi, to summai ir jābūt 100%. Šajā gadījumā 50 un 50. Un jāspiež uz taustiņa saglabāt.